Kas ir korupcija? Korupcijai vairākas definīcijas. Piešķirtās varas izmantošana privāta labuma gūšanai. Ko darīt, ja knap darbinieks ņem kukli? Kurš izmeklētu? Nav šādu gadījumu vēsturiski. Ārvalstu banka iestādes veic Telegram. Tagad ir virtuāla valūta. Ekonomiski liepties diezgan detalizēti to analizē. Ļoti dažādās formās, ļoti dažādās izpausmēs. Tas var būt kaut kas materiāls, tā var būt klasiski nauda. Militāra personāls, kurš uzrāda to zemesarga apliecību vai armijas, būs arī atlaide. Sveiki visiem! Šodien mums ir 4. epizode. Šodien pie mums viesojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Inta Nole. Sveiki! Paldies, ka atnācat. Tad sāksim ar to, lai jūs pastāstītu par sevi, ar ko nodarbojaties šodien un vispārīgi pirms tam, kad kļuvat par knapu darbinieci. Sveicināti! Paldies, ka uzaicinājāt. Mans CV ir, es neteikšu, ka garš, bet ir vairāk kā 2 ieraksti. Savas profesionālās gaitas es sāku skolā. No tiem 20 kopā skolā nostrādātiem gadiem 15 gadus es biju skolas direktore. Tad mana dzīve pamainījās. Es pieņēmu lēmumu mainīt nodarbošanos, jo skolā strādājot ir, tas es domāju, ka nevienam, kas ar skolu saistīts, nav noslēpums, ir brīdis, kad cilvēks jūtas mazliet izdedzis, mazliet vajag restartēt enerģiju, un es pārcēlos uz Rīgu. Kādu laiku pastrādāju izglītības kvalitātes valsts dienestā, tātad no izglītības sistēmas es nekur tālu projām neaizgāju. Pastrādāju mazliet arī privātā mācību centrā. Tad esmu arī tā, praktiski iepazinusi, kā notiek dažādu procesu organizēšana privātā uzņēmumā. Un tad tā varētu būt pat sakritība, kā es nonācu Korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Man tā īsti varbūt neapmierināja tas tie uzstādījumi vai tas darbs, ko es darīju, un es skatījos sludinājumus. Un bija palikusi 1 diena, lai iesniegtu pieteikumu uz tā saucamo izglītotāju amatu. Es to izdarīju, un tā es vairāk kā 11 gadus strādāju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Mani darba pienākumi ir saistīti ar sabiedrības, ar valsts amatpersonu un tagad pēdējos gados arī ar uzņēmēju izglītošanu par dažādiem ar korupciju saistītiem jautājumiem. Jā, tad pirmais jautājums, kas ir korupcija? Un varbūt bišķiņ par to vēsturi, kāda veida viņa rodas un kas ir pamats vispār to darīt? Korupcijai vairākas definīcijas. Tā īsākā ir Pasaules bankas definīcija, kas saka, ka korupcija ir piešķirtās varas izmantošana privāta labuma gūšanai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā ir arī ierakstīta korupcijas definīcija, un šajā definīcijā ir teikts, ka korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas darbība, ja tā vērsta uz valsts amatpersonai piešķirtās varas izmantošanu sautīgos nolūkos. Tad es necitēju precīzi šo definīciju, bet tā doma ir tāda, ka korupcija ir valsts amatpersonu darbība, kas vērsta uz pretiesisku labumu gūšanu sev. Tas ir tāpēc, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē ir tieši valsts amatpersonas. Kāpēc radusies korupcija un kā radusies korupcija? Kurā laikā radusies korupcija? Cilvēks jau pēc savas būtības ir vērsts uz to, lai dzīvotu arvien labāk, lai nodrošinātu savus tuviniekus ar labākiem apstākļiem. Un ja šai cilvēciskajai dabai un vajadzībai, ja šo vajadzību nelīdzsvaro godaprāts un augstas ētikas normas, tad pastāv iespēja, ka šis cilvēks iesaistīsies koruptīvās darbībās.
Protams, korupcija veicinošie apstākļi ir arī, piemēram, pārmēru liela birokrātija, gari sarežģīti procesi, kas ir jāiziet, lai kaut ko nokārtotu, lai izdarītu to, kas cilvēkam ir nepieciešams. Līdz ar to rodas vēlme kaut kādā veidā šo te birokrātiskos procesus apiet. Vēl viens no tādiem faktoriem ir varas koncentrēšanās kādas personas rokās, kas papildus ir papildināta ar vāju uzraudzību, vāju kontroli. Tad amatpersona, kam ir piešķirta vara, šo varu realizē arī sautīgās interesēs, lai gūtu privātu labumu. Protams, arī nepilnības likumdošanā diezgan tāds ietekmējošs faktors varētu būt tiesvedības ilgums. Tātad korumpantam vai cilvēkam, kas iesaistās korupcijā, viņam nav pārliecība, ka ja viņu pieķers, tad viņš ātri vien nonāks uz apsūdzēto sola un ātri vien nonāks cietumā vai būs kāds cits sodamērs tiks piemērots. Un papildus vēl, kā rāda arī pētījumi, daļai no tiem cilvēkiem, kas iesaistās korupcijā, nav svarīgi pasargāt sevi no negoda un pasargāt savus tuviniekus no negoda. Tas visdrīzāk kompilējas ar to, ka bija šie garie tiesvedības procesi un tiesvedības ilga pat 10 un vairāk gadus, kamēr nonāca līdz notiesājušam spriedumam. Pēdējos gados tas ir mainījies un pēc tiesu reformas arī korupcijas lietu virzība notiek daudz ātrāk. Protams, ietekmē arī tas kultūras mantojums. Joprojām, ja mēs runājam par mūsu sabiedrību, daļā sabiedrības pastāv uzskats, ka ja es kaut ko aiznesīšu amatpersonai, tad manas lietas notiks ātrāk un tā kā man ir vajadzīgs. Protams, daudzos gadījumos viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, tiesiski un tieši tā, kā procesos ir paredzēts. Bet tā tad ir šī te sabiedrības joprojām vēlme kaut kādā veidā, kaut arī psiholoģiski mēģināt ietekmēt un panākt to savu virzību. Par šiem te apstākļiem un ietekmējušiem faktoriem, protams, varētu runāt daudz. Nav tikai manis nosauktie, bet ja mēs runājam par korupcijas vēsturi, korupcija ir, kā es saku, tikpat sena kā pasaule. Jau senajās ciltīs cilšu vadoņi pieņēma lēmumus, labvēlīgākus lēmumus saviem sabiedrotajiem un nelabvēlīgākus lēmumus pret tiem, kas viņiem nepatika vai kaut kādā veidā nesadarbojās vai runāja pretī. Tālāk jau senā Grieķija, senā Ķīna ar birokrātiju, kur ierēģiem bija ļoti liela vara un tādā veidā ar kukuļu palīdzību varēja ietekmēt šos te ierēģus, un viņi to arī sagaidīja. Senā Roma, kad jau sākas šīs te sabiedrības iespēja ietekmēt procesus, politisko partiju pirmsākumi, tātad jau šajos te procesos parādās korupcijas iedīgļi. Un, protams, viduslaikos tā ir indulgence, tātad iespēja samaksāt noteiktu summu baznīcas kungam vai baznīcai un tādā veidā nodrošināt grēku izpirkšanu. Tālāk jau 16. 19. gadsimts, kad ir rūpnieciskā revolūcija, tātad bizness iesaistās un šie te biznesa pārstāvji ar kukuļiem cenšas ietekmēt, lai tiktu pieņemti tieši viņiem labvēlīgi lēmumi. Un 20. 21. gadsimts, protams, tas jau ir
tās jau ir kriptovalūtas, tā ir naudas atmazgāšana un pievienoja šī digitālā komponenta. Tad varu divās daļās sadalīt. Pirmais daļa valsts problēmas, ka tas ilgas tiesvedības, birokratiski procesi vai nekompetenti darbinieki. Tas ir pirmais, bet otrs ir tas, ka citi reāli ka noziedznieki grib kaut ko dabūt. Ātrāk neskatoties uz to, kā tiesiska ceļa var visu atrisināt arī ātrāk, bet viņi tomēr grib kaut ko īpašo labumu. Tā kā viens ir personīgas intereses, kur valsts neko nevar izdarīt, ja visa sistēma strādā kārtība, bet otrkārt, kur ir tā valsts iekšējā tā problēma, ka kaut kas slikti un ar kukuļu tas būs ātrāk vai labāk. Jā, es neteiktu, ka valsts neko nevar izdarīt. Valsts var darīt arī uzraudzību. Valsts var arī ietekmēt vai vismaz kaut kādā veidā mēģināt virzīt sākot ar jauno paudzi. Un jau skolās pastiprināti par to runājot, kaut gan arī vecāku un ģimenes ietekme ļoti liela, bet arī skolās pastiprināti runājot par to, ka ar nevisai godīgiem vai negodīgiem līdzekļiem kaut ko mēģināt iegūt, tas nav pieņemami. Tas pats šokolāde skolotājām pirms kāda pārbaudes darba vai jebkurā citā situācijā. Tātad mācīt un stāstīt, ka jebkuru jautājumu var atrisināt godīgā ceļā. Ko mēs runājam par skolu, ņemt var, ka jūs redzat gan skolu, gan arī izglītības kvalitātes valsts dienestu. Tas, kas bija man skolā, kad nāca vai no akreditācijas komisija vai citu skolotāju no citām skolām, kad bija valsts centralizēti eksāmeni, tad vajadzēja tos skolotājus visu laiku barot, teiksim, tie vai IKVD darbiniekus. Tā kā skola nodrošināja tas pusdienas, tur konfektes un visu citu. Tas arī izpausme kā korupcija faktiski. Es ļoti ceru, ka šī prakse ir mainījusies pa šiem gadiem, kad es esmu jau projām 11 gadi, kamēr es esmu projām no skolas. Es gan to neteiktu par šo praksi nenosauktu par vajadzību barot. Tas drīzāk bija tāda viesmīlības izpausme, uz kuru skatoties no šīs dienas acīm, es teiktu, nepieņemiet. Pasakiet paldies, paēdiet par savu naudu šiem akreditācijas komisijām un dažādām kontrolējošām institūcijām. Viņi neprasīja. Arī tajā laikā neviens nepieprasīja. Tas vienkārši bija tāds viesmīlības žests. Es pat teiktu, neko īpaši negaidot pretī, bet, kā es teicu, no šīs dienas viedokļa un tas, ko es stāstu arī semināros, īpaši vērtētājiem, kontrolējušām, uzraugošām institūcijām, nevajadzētu pieņemt neko. Nevajadzētu tēja, ūdens, kafija, kā es saku, viena konfekte vai 2 cepumi. Tas ir ok, tas ir normāli mūsdienās. Noteiktā situācijā varbūt pat to nevajadzētu paņemt līdzi un to ūdens pudeli paņemt vai kafiju pašiem līdzi. Tā kā es ļoti ceru, ka šī prakse ir mainījusies. Jā, jo tas pats par sevi tas ir kā absurdi izskatās, ko mēs runājam, atnāks, piemēram, krātīšana vai vidi atnāks pārbaudīt tur akcijas noliktavu. Un saskaņot laikā, un kad viņi atnāks, tur būs jau galds, tā kā pārbaudiet, bet ja gribat pusdienas, jums tur visu. Tā kā tas pat par sevi ir absurdi, pat neskatoties uz to krimināla likuma kukuļņemšanu. Šeit, principā, tas sastāvs varētu būt. Tā kā pirms šķietam viņš ir redzams, jo IKVD tas ir valsts amatpersonas, un arī citi cilvēki, kas skolotāji, tā kā iedod to kukli faktiski, izpausmē ēdienu veidā vai tur citādi. To var traktēt arī tā, bet būtībā ir jāatcerās tas, ka valsts amatpersonām interešu konfliktu novēršanas likumā ir noteikts šī brīža redakcijā, ka drīkst pieņemt tikai ziedus, reprezentācijas priekšmetus, suvenīrus, grāmatas. Ierobežojošā summa ir līdz vienai minimālai mēneša algai no viena dāvinātāja gada laikā. Tātad tur nekur nav vispār minētas nekādas citas lietas. Bet otrs, tātad valsts amatpersonām ir jāatcerās, ko nosaka likums, ko valsts amatpersonas drīkst, attiecīgi, ko nedrīkst. Un, kā es saku semināros, mums valsts amatpersonām jau var rinda stāvēt ar
cilvēkiem, kas grib mums kādus labumus iedot. Vienalga kādu iemeslu dēļ. Mēs nerunājam tikai par kukuļi, tā jau ir došana, lai kaut ko saņemtu pretī. Cilvēki nereti mēdz dot dāvanas vienkārši aiz tīras sirds, kā apsveikumu, kā paldies, neko pretī negaidot. Bet, respektīvi, valsts amatpersonām mums var stāvēt rinda, bet mums ir jāzina, ka mēs to nedrīkstam pieņemt. Un, protams, ir arī jāmāk atteikties, un tas jau ir katras konkrētas institūcijas tāds uzdevums mācīt tos savus darbiniekus, kuriem ir potenciāli iespēja saskarties ar šādām situācijām, ko darīt tad, ja dod neatļautu dāvanu, piemēram. Šeit, kad mēs skatāmies uz to 320. pantu, pat pirmo daļu, tur, lai sastāvs būtu, nozīmīgi nodarījuma sastāvs, tur arī kaut kādu lēmumu jāpieņem. Ja tas, piemēram, būtu tie saldumi un viss kas cits, bet akreditācijas komisijas lēmums būs atteikt, līdz ar to nav tas sastāvs. Bet, ja gadījumā būs pozitīvs lēmums un pie tam, piemēram, tur pārskaitīs kādreiz to lēmumu, konstatēs, ka tur bija būtisks kļūdas un nebija pamata vispār šādu lēmumu izdot, tad noteikti tas bija kā kukulis. Bet savukārt, ja lēmums būs pat negatīvs vai tiesisks kā tāds, tā kā nekādu jautājumu tur arī īsti nav. Teorētiski tā tas ir, bet, kā es teicu, es ļoti ceru, ka šī praksa ir mainījusies, jo es arī pa šiem gadiem redzu, kā dažādu valsts amatpersonu attieksmi mainās. Tā skaitā pret interešu konfliktu novēršanas likumu un arvien vairāk valsts amatpersonas ir tendētas, ja mēs runājam par administratīvo pārkāpumu, arvien vairāk ir tendētas ievērot un arvien vairāk zinošākas kļūst tādā labā nozīmē. Bet, protams, ir šīs te divas daļas, ir administratīvi sodāmie pārkāpumi un ir koruptīvie noziedzīgie nodarījumi. Jā, bet par to, ko es gribēju pastāstīt, kratīšanas lietna. KNAB ir dibināts 2002. gadā, un tātad šī epizode ir ļoti no KNAB pirmajiem gadiem aizbrauca kratīt kādu pašvaldību, vārdā nesaukšu. Kā tur bija patiesībā, to zina tikai vēsture, bet pēc šīs kratīšanas publiskajā telpā parādījās informācija, ka KNAB atbrauca, izdzēra visu kafiju un pakratīja un aizbrauca. Citiem cilvēkiem liekas, ka procesa virzītāji viņi ļoti grib kaut kādu sodīt, bet kas maniem klientiem ir, lai gan es neesmu azarināts advokāts, un tomēr ir klienti, kuriem ir status, kur paredzēts tiesības uz aizstāvību, un kad es runāju ar tiem procesa virzītājiem, nekādas, problēmas un īpašas noskaņas sodīt nav. Vienkārši izmeklē vienu no 100 lietām. Līdz ar to attieksme tā, ir absolūti normāla. Nav kā es tevi tūlīt kaut ko tur drošības līdzekli piemērošu. Vismaz man tā bija, kad klients atbrauks, lai viņš tur tāda veidā, un līdz ar to, ja pat, piemēram, atbrauks tur krātīšana vai vēl kaut kas, nekas nebūs, ja būs kafija izdzerta, jo tas ir vienkārši viņiem darbs tāds, un tas ir viss, jo juristi tur rakstā, pārsūdz tos lēmumus, procesa virzītājs taisa to uz priekšu, principā tāda veida. Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka valsts amatpersonai amata pienākumos ir jādarbojas objektīvi, neitrāli un jāpārstāv savu institūciju, jāveic savi deleģētie, respektīvi nav savu personīgo interešu. Un, es zinu, ka arī mani kolēģi, vai mēs runājam par administratīvo sodu iespējamību valsts amatpersonām, respektīvi par interešu konfliktu novēršanas likuma pārkāpumiem, vai par partiju finansēšanas pārkāpumiem, vai par kriminālu procesiem, viņi savu darbu veic neitrāli. Viņi dara, vērtē, izmeklē, analizē, dara visu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, vai tas ir krimināla procesa likums, vai tā ir interešu konflikta novēršanas likuma piemērošana. Viņi dara atbilstoši normatīvajam regulējumam, tā kā tur nav tāda vēlme par katru cenu kādu sodīt vai kādu aizturēt vai tāpat, ja personas tiek sauktas uz paskaidrojumu sniegšanu, ja mēs runājam par interešu konfliktu novēršanas likumu, attieksme pret šīm personām ir tāda ļoti korekta.
Tas atkal attiecas uz dažādiem, jo ir arī klientu sūdzības, ka tur maldinā un visādas lietas, bet krimināla procesos tas varbūt ir mazliet arī savādāk, bet katrā ziņā par saviem kolēģiem es neesmu nekad dzirdējis, ka kāds būtu tur ieinteresēts vai izpaudis tādas milzīgas emocijas. Protams, mēs jau visi esam cilvēki tomēr galā. Jā. Tad par tām knapu funkcijām es sanāku, tad pirmkārt krimināla process, pirmstiesas izmeklēšana, kas attiecas uz to korupciju visādiem veidos, starpniecība, kukuļu došana, ņemšana, piesavināšanas, tirgošana ar ietekmi, konkrēti krimināla procesa likumā. Pēc tam tas likums, interešu konfliktu novēršanas likums, politiskas partijas, kontrole par ziedojumiem, deklarācijas arī, vai tas bija valsts amatpersonu deklarācijas noteiktā apmērā. Tas ir ienākumu gūšana, amatu savienošana, noteiktā apmērā. Vispār kopumā KNAB korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā ir noteiktas 16 funkcijas korupcijas novēršanā. Tas ir sākot ar valsts pretkorupcijas stratēģijas izstrādi. Tur ir arī sabiedrības informēšana, izglītošana. Tur ir arī normatīvo aktu izstrāde, normatīvo aktu analīze un tā tālāk. Tātad 16 funkcijas novēršanā. 2 funkcijas ir apkarošanā, izmeklēšana, operatīvā darbība. Operatīva darbība viņa saistīta ar to kriminālu procesu, jo operatīva darbība bez krimināla procesa tas tikai ir augstākas tiesas atļauju. Paklausīties tur. 6 funkcijas ir saistībā ar politisko partiju finansēšanas uzraudzību un, manuprāt, 2 funkcijas vai 9 prim pants, kur ir noteikts KNAB kompetence priekšvēlēšana aģitācijas uzraudzībā. Tas arī. Tā kā kopumā tas funkcijas skaits, kas ir iestādē, tas ir. Un vēl ir nākotnē plānots, ka KNAB pārņems trauksmes celšanas kontaktpunktu funkciju. Šobrīd ir valsts kanceleja, bet, manuprāt, 26. gada 1. janvārī šī funkcija pāriet korupcijas novēršanas apkarošanas birojām. Bet ko darīt, ja KNAB darbinieks, piemēram, ņem kukuli, tad kurš to izmeklēs? Arī KNAB vai tas jau citur? Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas noteikti to neizmeklēs. Kura iestāde, kurš izmeklēs, to noteiks ģenerālprokurors. Es neesmu kolēģiem no apkarošanas bloka jautājusi, kurš izmeklētu. Nav šādu gadījumu vēsturiski bijis, bet kā būtu, ja būtu, visdrīzāk, tā ir ģenerālprokurora kompetence pateikt, kur iestāde izmeklēs, bet KNAB noteikti tas nebūs. Kādi ir tagad varbūt kukuļu veidi, kas ir galvenais naudas izteiksme, kas ir sikiem gadījumiem, tur kaut kāds atrast tur lēmums vai nepievērs uzmanību kaut kādām apstākļiem, bet tagad ir virtuāla valūta, ekonomiska lietas diezgan detalizēti to analizē, pieprasa informāciju no ārvalsts banku iestādes vai tas Telegram. Tie lietotāji tiek analizēti un pierādījumi gūti tādā veidā, vai tas ziedojums biedrībai, kur tas īstais patiesais guvējs, kuram gribētu samaksāt to kukuli. Kāda veida ir tā piramīda? Es vispirms gribētu izstāstīt, kā tad vispār korupcija var izpausties. Ja mēs skatāmies, mēs varam iedomāties tādu kā uzturu piramīdu, jo principā korupcija klasiski cilvēku izpratnē saistās ar kukuļiem. Kāds kādam kaut ko dod kukuļo. Bet ja mēs skatāmies no teorijas un mēs skatāmies no pašiem pamatiem, tad iedomājamies uzturu piramīdu, kur ir sadalīta 3 daļās. Pirmā daļa, tā lielākā daļa, ir ētiskas dabas pārkāpumi. Par ētiskas dabas pārkāpumu, tā skaitā arī nepotisms, klientelisms, par ko Latvijā nav krimināla atbildība, tātad savējo radinieku vai draugu vai kādu citu pietuvinātu personu bīdīšanu labos amatos. Administratīva atbildība, ne krimināla atbildība, tātad šie te jautājumi paliek pilnīgi katras institūcijas pārziņā, risināšanā, arī normatīvo aktu kontekstā. Jūs atreferējat to faktiski krimināla likuma sadaļu, bet kādi ir tie klasiski naudu var dot? Tas jau saprotams, bet vēl kaut kas?
par to lietu, kad finansēja, piemēram, bērna sporta attīstību. Kukulis var būt ļoti dažādās formās, ļoti dažādās izpausmēs. Tas var būt kaut kas materiāls, tā var būt klasiski nauda. Mūsdienu apstākļos tā ir kriptovalūta, tās var būt akcijas, tas var būt arī, piemēram, amatpersonas radinieka kredīta atlikuma nomaksāšana vai kāda kustama, nekustama īpašuma nopirkšana, iegāde, apmaksa, kas vēlāk tiek reģistrēts. Visbiežāk ne uz amatpersonas vārda, bet uz kāda amatpersonas ģimenes locekļa vai tuva cilvēka vārda. Tās var būt rotas lietas, tie var būt apmaksāti ceļojumi. Tas var būt, kukulis var būt arī labi apmaksāts darbs kādai amatpersonas tuvai personai, apmaiņā pret kaut kādu konkrētu darbību. Mums ir jāatcerās vai jāsaprot, par kuru korupcijas daļu mēs runājam. Jo būtībā korupcija var iedalīt divās tādās lielos blokos. Ir šī saucamā ikdienas sīkā jeb administratīvā korupcija. Tātad tās būs neliela kukuļu summas apmaiņā pret kādu nosacītu nelielu darbību. Kādu atļauju ātrāk vai kādu dokumentu ātrāk vai acu pievēršanu uz kādu nosacītu sīku administratīvu pārkāpumu. Šajā te sadaļā, tur dominē nauda kā galvenais kukuļa priekšmets. Un tās ir nelielas naudas summas. Un ir saucamā lielā korupcija, jeb valsts nozagšana, politiskā korupcija tā skaitā, kur jau tiek izmantotas gudras schēmas, grūti atklājamas schēmas. Un tātad tie ir lieli darījumi, tie ir arī pretī kukuļu summas diezgan ievērojamas un tiek piesaistīti arī zinoši juristi šo te schēmu izstrādē. Un šīs te korupcijas forma vai teiksim tā, lielā korupcija ir arī attiecīgi, ir ļoti grūti uzzināt par šiem te gadījumiem, sarežģīti izmeklēt, jo mūsu atvērtajā pasaulē nereti šī te kukuļi aiziet ārpus valsts robežām un tiek izmantot tātad dažādi paņēmieni, lai apgrūtinātu ar izmeklēšanu. Tātad jau notiek starpvalstu līmenī informācijas apmaiņa. Tas spilgtāks gadījums, tā kā, par korupcijas veidiem principā saprotams, bet par tām schēmām, tas, kas ārvalstu, vai tas maksājums kriptovalūtu, kur diezgan sarežģīti atrast vai izsekot līdzi, vai tas dāvinājums, ko es jau esmu teicis, vai citam personam, piemēram, samaksa kaut kāda. Bet tur konkrēti galveno to jākonstatē, ka pēc tam kaut kas būs. Jo pat par sevi, ja valsts amatpersonai kaut kāda dāvana būs, tas nav nekāds pārkāpums, ja tas ir draugi. Teiksim, nav saistīts ar to valsts amatpersonas darbību, jo tā kā likuma mērķis nav paralizēt vispār, lai valsts amatpersona neko nevar saņemt, jo no citas personas noteikti var, ja draugs uzdevina mašīnu, nav problēmas nekādas. Likuma atļautajā mērā un likuma atļautajā kārtībā, protams, nav aizliegts saņemt, bet ne jau tikai attīstās tehnoloģijas kā tādas un ne jau attīstās tikai korupcijā iesaistīto personu, viņu ģeniālās idejas pēdiņās. Protams, arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas audzē savu kapacitāti un mani kolēģi, kas strādā ar šiem jautājumiem, arī kļūst ar vien zinošāki un jau samērā veiksmīgi tiek galā. Jā, jo pati par sevi, ja iepirkuma komisijas vadītājs redz to kapacitāti un viņam patīk tas pakalpojums, nav nekāda pamatā tos pašus juridiskus pakalpojumus pasūtīt sev laulību šķiršanās lietā. Protams. Bet ja tas būtu bez maksas pārstāvība tiesas laulību šķiršanās lieta par to, ka viņš, piemēram, ka domes tur darbinieks, kas nodarbojas ar iepirkumu to lēmumu pieņemšanu, tad tas ir kā kukulis. Jā, tieši tā, un kā kukulis būs arī tādā gadījumā, ja, piemēram, institūcija pērk kaut kādu pakalpojumu vai preci par cenu X,
bet kādam no lēmumu iesaistītajām personām ir iespēja iegādāties šo pašu preci vai pakalpojumu par zemāku cenu, nekā tas ir pārējiem. Arī tādā gadījumā būs kukulis. Piemēram, arī sens gadījums, kāda apdrošināšanas kompānija atsūtīja piedāvājumu. Ja institūcija izvēlēsies šīs kompānijas pakalpojumus, tad iepirkuma komisijai būs 20% atlaide privātai apdrošināšanai. Vēl viens no tādiem... Un tas arī bija kā kukulis. Jā, tā ir korupcija. Tur ir korupcija, to vispār nedrīkst šādu te piedāvājumu izskatīt. Un tas, ko es piedzīvoju savulaik, manuprāt, 2014. gads pati personīgi piedzīvoju. Kādā novembra rītā mēs visi saņēmām savos e-pastos, tajā laikā tas bija Statoil piedāvājumu. Es saku, brīnišķīgi piedāvājumi, mēs nezinām, cik brīnišķīgs bija. Respektīvi, noformējot degvielas karti, uzrādot KNAB darbinieku apliecību, degvielai būs īpaša atlaide. Protams, mēs vēl nebijām izlasījuši šo te brīnišķīgo e-pastu. Tas skaidrs, ka nevar tādu piedāvājumu pieņemt, jo valsts amatpersona nedrīkst pieņemt nekādas atlaides, kas nav pieejamas visiem, kas to vēlas izmantot. KNAB, teiksim, tas ir diezgan specifiski iestādi, ja tas būtu neatliekamas palīdzības dienestam. Arī nedrīkstētu. Nedrīkst, bet tas tā kā varbūt būs saprotams, jo, piemēram, mums Rīgā tagad ievests bezmaksas brauciens, bet viņiem tajā formā jābrauc. Ugunsdzēsējiem arī. Jā, tas ir ļoti specifiski, bet tas ir tad, ja viņi veic darba pienākumus, bet likums nosaka, ka valsts amatpersona privāti nedrīkst izmantot nekādas atlaides, kas nav pieejamas visiem, kas grib to izmantot. Jo bija arī strīds ar to Viada vai citas tie militāri personāls, kurš uzrāda to zemesarga apliecību vai tas armijas dokumentus, tad būs arī atlaide. Jā, šie ir tādi vairākas tādas diskutablas situācijas ir bijušas. Tas noteikti nebūs kā kukulis, jo tur 100 KNAB darbinieki. Tā būs neatļauta dāvana visdrīzāk, bet šis bija tāds... no otras puses tas varētu būt kā kaut kad, kas likuma atļaut ziedi, tur reprezentācijas kaut kas tāds. Jo tas vairāk balstīts uz marketinga to stratēģiju, kad ir aptiekā pirmdienas atlaide pensionāriem, kino studentiem ir atlaide, bet amatpersonam. Atkal tas ir tā pati par sevi specifiska nozare. Ja tur būtu viddarbiniekiem, tad noteikti tur kaut kas nav pareizi, jo vid tieši tas ir uzraudzības iestāde, kurā uzraugā akcijas nodokli, kas saistīts ar naftu. Un tā kā viņi lemj, vai piešķirtu to atļauju vai nē. Šie gadījumi ir viennozīmīgi attiecībā uz visām iestādēm, kur strādā valsts amatpersonas, jo piedāvāt, tas ir tas pats gadījums, ko es teicu, mums visi te var stāvēt rindā un mēģināt kaut ko dāvināt. Mums jau var piedāvāt, komersanti var īstenot savus mārketinga stratēģijas un piedāvāt. Valsts amatpersonai ir jāzina, ko drīkst un ko nedrīkst. Un šādā gadījumā, ja tā būtu neatļauta dāvana, un papildinot to situāciju, protams, mums strādā arī iekšējā drošība ļoti aktīvi. Tā kā valsts amatpersonām ir jāatcerās, ka ir ētika, tad ir administratīvi sodāmie pārkāpumi, kur ietilpst arī šādu te īpašo atlaižu pieņemšana citas starpā, un tālāk jau sekotā korupcijas sadaļa, kur jau ir krimināla process. Jā, bet tad beigas tie novēlējumi, par ko mēs runājam pavasarī, KNAB lietotne, un kāda veida var ziņot? Ko darīt? Protams, ka KNAB kā iestāde viena pati nevar tikt galā. Ziņot var vairākos veidos, tā skaitā ļoti ērti, manuprāt, ir ziņot jaunajā ziņošanas platformā, cik jaunajā 3. gads jau platformā iet, kur var paziņot, kur var iesniegt gan trauksmes cēlēja ziņojumu, tātad tur būs atbilstoši visas trauksmes celšanas likumam, un var iesniegt tā saucamo pārkāpumu ziņojumu, kuru var iesniegt gan sevi identificējot caur Latvija LV, gan iesniegt anonīmi. Vērtība ir arī anonīmi iesniegtajiem ziņojumiem,
jo, ja šis ziņojums satur informāciju, kad iespējams kāda amatpersona kaut ko dara interešu konfliktā vai priekšvēlēšanu periodā, kaut kas īsti varētu neatbilst priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumiem, vai kāda amatpersona vai amatpersonu grupa iespējams iesaistās koruptīvās darbībās, tad šī informācija ir pamats, lai kolēģi sāktu strādāt ar, kā es saku, ar īpašajām metodēm. Jau izmantojot arī operatīvās darbības metodas, izmantojot analītiku un tā tālāk. Tā kā katram šim ziņojumam ir liela vērtība, un, ja runājam par ziņošanu, tad mēs februāra sākumā saņēmām jaunos socioloģiskās aptaujas rezultātus, un mūs priecē tas, ka ir vērojama pozitīva tendence attieksmē pret kukuļdošanu valsts amatpersonām. Tātad cilvēkiem nedaudz, bet mazinās gatavība risināt savas problēmas ar kukuļu palīdzību. Tas ir viens, kas mūs priecē. Un otrs, kas mūs priecē, ka palielinās gatavība ziņot, vairāk gan palielinās gatavība ziņot anonīmi, bet palielinās gatavība ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Liegums krimināla procesa uzsākšana ir anonīma informācija, bet šeit sanāk, kad jūs saņemsiet to ziņojumu, jūs arī resursiskas pārbaudes ietveros varat konstatēt. Piemēram, ziņojums ir par kādas domas, tur doma ir problēmas, tad jūs pieprasat informāciju resursiska pārbaude. Un ja tas sakrīt kopā, tad var jau domāt par to uzsākšanu, bet arī ar operatīvas darbības palīdzību, tad jālūdz to augstākas tiesas atļauju, piemēram, paklausīties sarunu, kur apstiprinājās tas ziņas, un tad jāuzsāk krimināla process, un tad viss diezgan ātri ar izmeklēšanas tiesnešu palīdzību. Tieši tā. Svarīgākais ir saņemt informāciju, un tad jau kolēģi to tālāk apstrādās krimināla procesuālajā kārtībā, un protams, netiks rakstīts pretī šim te anonīmajam iesniedzējam, lūdzu identificējiet, kas jūs esat. Nē, ir gana daudz metožu, kādā veidā tālāk var ar šo informāciju strādāt. Bet arī tas identifikācija pati par sevi, teiksim, nav bīstama, jo krimināla procesa likuma ir dažādas metodas, kā ģenerāla prokuratūra aizsargā to ziņotāju, un tas ziņas nebūs izpaustas. Teiksim, pat man sūtīja krimināllietu apskatīt, tur konsultētu sniegt, tur arī bija, teiksim, tas apsūdzētais, viņš arī vienkārši liecības nesniedza tos vārdus, kuri pasūtīja konkrēti tur tas, teiksim, no viņa tas narkotikas pārvadāšanas pakalpojums, bet tā kā līdz ar to tas nebija atklāts, un plus tur vēl viena kaut kādi citi bija tie kurieri, tas nebija atklāts, līdz ar to tie pasargāti, un neviena lapa nekur nebija ne vārda, nekas. Tas vai vispār neeksistē, vai atsevišķi kaut kāda sējumā, kas nav pieejams, vai pieejams tikai valsts amatpersonām, kuras veic to izmeklēšanu vai uztur apsūdzību. Tieši tā arī kolēģi attiecās pret šīm lietām, kad nevajag baidīties arī sevi identificēt. Šajā platformā ir arī cits starpā juridiskas personas ziņojums, tad var iesniegt arī ziņojumu par iespējamu pārkāpumu vai iespējamu kukuļu pieprasīšanu juridiska persona. Un tieši tā nevajag baidīties ziņot, jo arī ziņotāju vārdi tiek aizsargāti un identitāte tiek aizsargāta. Un kā es reizēm saku, kolēģi nezvanīs uz darba telefonu, un kolēģi neieradīsies pēkšņi mājās vai darba vietā ar dienesta apliecību. Šeit mēs esam no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja. Viss tiek veikts tā, lai pēc iespējas pasargātu šo informācijas sniedzēju. Šais lietas tur konkrēti ir tā sadarbība nepieciešama. Dažreiz ir tie speciāli gadījumi, kad es nezinu, vai Latvijā ir tāds vai ne, kad neīsto naudu vai īsto naudu dot, lai būtu tas eksperiments. Piemēram, citas valstis ir izplatīts, kad atnāks ar naudu, viņš paņems un uzreiz šeit tas jau sākas kratīšana tāpat laikā. Protams, tiek izmantotas dažādas metodas atkarībā no situācijas. Es domāju, tieši KNAB šajā gadījumā viņš pats to nav spējīgs darīt. Tur tas cilvēks ziņotais, viņiem kopā jāstrādā. Jāstrādā kopā, bet to, kad es teicu, ka KNAB nezvanīs uz darba tālruni un neieradīsies, tas ir, protams, kolēģi sazināsies.
Bet izmantojot tādu laiku un saziņu, kad netraucē šim te cilvēkam tādām savām darba gaitām. Jā, jo viņš ir cietušais. Jā. Katrā ziņā šis te informācijas sniedzējs tiek gan aizsargāts, gan saziņā ar viņu notiek diskrēti, lai par to neuzzinātu arī apkārtēji. Visiem novēlu neiesaistīties koruptīvās attiecībās un ziņot. Paldies, ka atnācat, un tad tiekamies 5. epizodē.